Mēs jau zinām visu, kā ir. Tā uz tāfeli sāk zīmēt to visu. Nevienam tādas acis nedeg, jā. Nu, nemaz tā arī nav. Deg un deg. Par ko bija jautājums? Čau, Māri. Čau! Pastāstīji savu gaitu valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, ar ko tas vispār sākās un kā tu izdomāji, ka tu gribi kļūt par ugunsdzēsēju? Nu, tas sākās sen un kaut kā nejauši. Jā, tad par ugunsdzēsēju nebija tāda doma kļūt vispār kā tā, bet nejauši sanāca spēlēt basketbolu kopā ar ugunsdzēsējiem. Tā kā es biju trenējies basketbolā un tad vēl tā patika uzspēlēt, tad pa trešdienām sporta namā Dinamo spēlējām basketbolu, man brālis gāja, un tur ugunsdzēsējiem bija laiks. Un tad tā arī vārds pa vārdam sapazinos ar puišiem no 1. un 5. daļas. Un nepagāja ilgs brīdis, kad jau aicināja man, lai nāku strādāt. Vairāk jau bija domās, lai basketbolu brauc spēlēt komandā nekā strādāt. Jā, tur jau gāja runas, kad tā spēlēja un kad pastiprināt to basketbolu komandu, jo tādā laikā bija stipri tādi lieli mači starp tieši daļām, principiāli mači, jā, tur ar 5, ar 1, ar 2 daļu. Un pēc tam jau Republikā ar Ventspilī un vispārējo, bet nu tad tie mači bija un uzaicinājums pirmo daļu. Pirmo daļu toreiz man tā kā izbrāķēja Penču kungs, mūsu bijušais dienesta priekšnieks. Toreiz viņš bija 1. daļas šefs. Nu, nebija ilgi jāgaida, kad bija uzaicinājums 5. daļu Jānis Krasniņš. Jā, tad es nācu droši pie mums un sarunāju, jā, un tā es arī trāpīju. Atnācu, kā var teikt, spēlēt basketbolu, bet strādāt. Jā, atnācu, protams, kad toreiz mācījos universitātē un bija doma savienot to visu, jā, nu, bišķiņ arī piestrādāt, jā, tā kā tāds laiki mainījās, tur bija kaut kāds paredzēts obligātais dienests, jā, un lai neiet obligātā dienestā, tad man vajadzēja nostrādāt līdz 27 gadiem ugunsdzēsējos. Nu, tad tā arī nolēma, ka nostrādāšu līdz 27 gadiem ugunsdzēsējos, jā, un tad neiešu armijā, nu, kā sanāca, tas sanāca. Kā parasti, jau uz gadiņu atsēdēties. Bišķiņ pastrādāt. Nu, tad arī ievilka tā viss, tas tā ievilka, nu. Un atnāca tu kurā gadā? 97. gadā. 97. Jā, 97. gadā, janvārī, kā reiz atnāca viss ziema, viss ritīgi, reiz pirmās dežūras, visi lielie sali, visi ledus lāstakas jau un malkas šķūnīši, un kas tur visi tie ugunsgrēki jau toreiz tā izsaukumi gaitā. Tā nopietnas tās ziemas tādas, jā. Un tad... Tur arī tas skaits bija savādāks tiem izsaukumiem. Jā, bija viņveidīgi. Viņi bija tāda, kā bija, nevarētu teikt, kad, dega ritīgi vairāk. Jā. Pašu izsaukumu skaits arī tā bija, ka mēs ziemās gaidījām, kad tad mums katru ziemu bija kāda klusā dežūra, kurā vispār neizbrauc neviens. Un tad bija tā sacensība, kur tad starp maiņām neoficiālā, ja, kuram tad būs vairāk trāpīsies. Bet tad nedrīkstēja tā, ka vispār neviena mašīna nedrīkstēja nekur izkustēties. Un tad mēs tādi skatījāmies tā, un parasti pa vienai, maksimums 2. Vienai tā maiņa, kurai bija 2 parasti, ja, jo vairāk pa vienu tur īpaši netrāpījās. Bet tad vienmēr gaidīja to dežūru, kad tad nekas nebūs. Bet tāda bija reti. Dega vairāk, kā glābšanas darbi krietni mazāk, ja, tur viss tās piņķerēšanās. Kaut gan toreiz mēs kaķus nenormāli glābām bieži. Ja, tagad, no kūkiem. Jā. Tagad man liekas, ka tas viss ir epopēja pārgājis. Ja, paldies Dievam visi. Ja. Paldies Dievam pietika, cik laiks aizgāja, lai cilvēkiem izstāstītu, ka tas jā, kaut kā tas nav viss tik daudz nepieciešams. Jā. Tā arī. Jā. 97. gads. Strādāja padēt. Tur arī tā sākotnējā apmācība bija savādāka, ja, nekā tagad. Viņa bija dažāda. Pirms manīm tur gāja uz toreiz mācību centru, jā, un UTS, jā, kas bija tehniskā skola. Man pašam sanāca tā, kad nebija. Tanī brīdī, kad es atnācu, tieši vai to kursu nebija, vai grupas nefraktējās, kaut kas bija noticies. Es nevaru pateikt, kāpēc, bet man bija jāmācās neformāla daļā, jāapgūst viss tas pats, un katru mēnešu pēdējā piekdienā, man liekas, varēja braukt uz to tehnisko skolu un kārtot ieskaitas. Jā, un tur bija, neatceros, kaut kāds
8 gabalsiņas vai cik tur bija taktika, tehnika, elpošanas aparāti, jā, vajadzēja gan kipu, gan dreigeru, jā, un darba aizsardzība un vēl kaut kāds visu rinda bija ar tām ieskaitēm. Janvārs atnāca, tad februārī, man liekas, kad es nebraucu, bet martā es braucu, jā, jau pēdējā, un aprīlī es braucu pirmajā reizē, nenokārtēju aprīlī, jā, un faktiski oficiāli skaitos, kad no 7. maija vai no 7. maija, laikam es esmu dienestā. Strādāju no 26. janvāra dienestā no 7. maija, 3 mēneši kaut kur ir pazuduši. Kaut ko es esmu blandījies pa Plus gaisu. mīnus tā pirmā sākotnējā apmācība, 3 mēneši. Jā, bet tas ir tā laika vīriem visiem tā ir kaut kur pazūd 3 mēneši, citiem tur pat vēl vairāk, līdz pusgadam var būt, kurš kaut kur no izdiets no visu ir pazudis. Ja, ko tu esi darījis, nezinu, kaut ko. Un par dzēsēju, cik tu nostrādāji? Nedaudz, nepilni 2 gadi. Sanāk, jā, 98. gada septembrī jau startēju uz 11 mēnešu kursiem uz skolu. Tā kā tie 2 gadi, var teikt, nepilni 2 gadi, jā, pat dzēsēju, it kā nekas, bet, pietiekoši daudz bija tur. Bija pietiekoši Pietika. Bet tur arī, man liekas tā, ka tu nevarēji nemaz ātrāk, jā, nekur iet mācību, vai tad varēji? 11 mēneši tie ir kā vadības zinības, pareizi saprotu? Nē. Kā uz nodaļnieku vai... Nē, tas ir vada komandieris. Tas ir uzreiz kā vada komandieris. Tas sanāk, ir pirmais kurs. Gāja jau, tas bija pirmais kurs no 3 kursu apmācības cikls, jā, tas, kā viņi saucās apmācības programma. Tikai pēc pirmā kursa 11 mēnešiem, jā, saucamiem, jau izskaitījās kaut kāds atvaļinājums ārā. Gāja, varēja kļūt par vada komandieri. Tie, kas gribēja būt inspektori un virsnieki jau vairāk citās amatos, jā, ņēma pilnu tos 3 gadus, jā, gāja cauri un tad varēja iet uz inspekciju. Tā kā man bija doma iet atpakaļ dzēst, glābt kaut ko, braukt, jā, tad es gāju atpakaļ, bet nebija amata vietas, jo, protams, jā, vada komandieri, bet tā kā stingri bija nolēmis palikt 5. daļā un nekur citu savu nemainīt, tad arī sēdēju, aizgāju par komandieru vietnieku. Tieši tajā brīdī faktiski viņas izveidoja. Tad, kad es atnācu uz darbu, atnācu no mācībām, tad viņas kaut kā plus mīnus tajā laikā izveidoja, jo pirms tam nebija. Pirms tam nebija vada komandieriem vietnieki, bija 2 nodaļas komandieri. Tikai pirmās mašīnas, otrās mašīnas vietnieki nebija. Tad, kad es atnācu, pabeidzu to koledžu vai mākslas tehnisko skolu, tad bija izveidoti amati ar pakāpi virsnieka vietnieks, jau uzreiz, jā, maksimāli tā arī bija. No tā brīža, tas ir no tā 99. gada arī tie virsnieki vietnieki bija, un vada komandierim bija savs vietnieks, jo tā viņa aizvietoja, principā parasti kāds normālā variantā, kad daļas komandiera vietnieks par dienestu jautājumiem. Kad bija. Tad tie laida atvaļinājumos un kaut kur, vai arī kāds inspektors dežūrē, kurš aktīvāks bija, kā mums bija Jūras Blūdmans, kurš gribēja padežūrēt. Vada komandieru vietnās, kad viņi laida atvaļinājumā. Lūk, tā kaut kā. Tad arī daļās bija gan tie inspektori, gan... Jā, tad bija daļas komandieriem bija 2 vietnieki, viens par uzraudzību, viens par dienestu, jā. Tam kaut kādi 5, man liekas, inspektori, jā, lietvedis, vecākais autovadītājs, saimniecības pārzimts. Tā kā tā dzīvība tur pulsēja, jā, tur viss jau bija, jā, viss notikās, cilvēki, viss ir priti un... tā daudz cilvēku bija toreiz daļā. Un arī maiņās bija arī vairāk cilvēki. Man bija 2 maiņas, ja nemaldos, pa 13 un 2 pa 14 cilvēkiem. Sanās tur tie 2 rezerves šoferi, viņi tur kaut kur peldēja. Bet tā standartā 13. Bet tehnika tā pati? Tehnika tā pati, jā. 2 cisternas ar autokāpni. Viss tas pats. Tur telefonists sēdēja standarti, jā. Atsevišķi, jā. Tu jau atceries droši vien arī vēl kaut ko piedzīvot, kaut ko tādu. Tā kā tā interesanta bija, un tad vispār tā lielā pults, tad telefona telpā, jā, kur tur visi tie slēdži, jā, kur tad kādreiz arī tieskā ugunsdzēsēji tad arī aizvietoja vēl, palaika vaļā viņas atvaļinājumā, un kur, un tad tev tur jāiemācās saslēgt, ja tur tāds ienākošais no pilsētas, tad tu savieno ar kaut kādiem inspektoriem uz augšu, tad atkal kaut kur, tad atkal pasauc.
mobilo telefonu kā tādu laikam tikko vai sāk parādīties, vai nebija vēl. Un tad visiem zvanīja uz daļu, un tad sauc un runāties. Un visu tādu. Tāds vajagais tāds arī amats bija svarīgi. Nu, īstenībā, jā. Principā lietas kursā pa visu cilvēks vienmēr bija. Viņš kaut ko varēja dzirdēt, visu kaut ko nejauši. Tā kā, jā. Tā kā tas arī tāds bija. Sanāk, tie ir 11 mēneši, tu esi uzreiz kā načkars, jā? Jā. Kā tev bija, sanāk, kad tu atnāci, tu 2 gadus nodienēji kā ugunsdzēsējs. Tur jau bija tā maiņa jau tāda jau veci buki, vai arī jauniņi bija kaut kur līdzīgi, nezinu, kā tev, piemēram, atnākuši jaunie? Nē, tad tās maiņas, tad tā rotācija laikam maiņās tad nebija. Tad sāksim to, kad es atnācu, tu domā, kad es atnācu jau kā, nu labi, ka es atnācu kā ugunsdzēsējs, jā. Nu, tad ir tur vīri bija, kur bija, laikam jau arī kādi 2 gadi, 5 gadi jau strādājuši tādu un vairāk. Jā, tā kā tādu zaļā brigādi, ja, kas te mums atnāk pa 2, pa 3 vienā maiņā, tāda īstenībā nebija. Mēs tā kā lēnām vācās klāt tie cilvēki. Un nemainījās tur atkal, nu, tev kā jauniņiem jāizcīna, tur nejáizcīna, bet jāpierāda savu vietu. Jā, tur tas stabils, tur pirmais gads, pusgads jā, bija uz otrās mašīnas skrūvēts stenderi. Un pēc tam ar lauznīti nāca pie mums. Jā. Tā, kad mēs būsim visi izdarījuši, tad tu varēsi tur parakāties, kaut ko palaust un kaut kur. Tur jau tur tiklistē pirmai mašīnai un tur viss kaut ko tur darīties un būt. Tanī epicentrā pašā sākumā, ja, nemaz tik vienkārši nebija. Bija sastrādājušās komandas, sastrādājušies vīri, ja, kuri tur pa pāriem 2 vai kādu, visi zināja, kā darīt. Vajadzēja pierādīt sevi, ka galvas strādā. Jā, un tev vēl vajadzēja laimīgo gadījumu, lai kāds aiziet atvaļinājumā, kāds saslimst, un tad tā kā tiec kaut kur tur, ja, tur tev paņem, ja, tad tev tā kā... Bet pa vidu jāsēž, pie logiem vēl pat ne. Pie līdz tiem vēl tālu ir. Tur pie logiem, tur vēl tas tā. Tur jau tā laimīgi snaidīja pa vidu, jā, tā varētu, ja teikt, jā. Pa vidu jau labi bija. Jā, tiek tur nav tā nav. Pareizi, tas sēdēšanas pa vidu un pa logiem tur bija, jā. Un tur 4 tā pofīgi saspiedušies, ja nāk, brāc, viss kārtībā. Bet laimīgs. Jo man tieši otrādi savādāk bija. Jo, kad atnācis, man tieši otrādi teica, tā, visas beidzot var atpūsties, viņš iet uz otro vadu. Un viņš teica, tā, tu esi jauns zaļais, ej tagad uz pirmo un ej tagad mācies. Nē, bet mums arī tad jau tādā momentā jau bija krietni mazāk. Tie nebija tik nopietni varbūt tie izsaukumi. Nu, jā, labāk viss tas kaut kas laikam kaut kādā 8. 9. gadu pamainījās. Bet līdz tam laikam jau tur jau, tas saka, tie cilvēki bija un viss. Nē, mums bija daudz cilvēku. Mums sakas pirmās 5, 6, uz otrās 5, jā, tur tās mašīnas, tā kā tā pilna maiņa. Pilna maiņa, tad tur bija tā, varēja strādāt, un tas resurs bija milzīgs, jā, varēja teikt, tad tam vienu to pašu apakšvienību varēja daudz ko izdarīt. Un tas saku, tā kā tīri gadiem jau viņi kopā strādāja, ja tie vīri sevišķi tās pirmās rīcības, ja viss, kurš ko ņems, ko darīs, ja tur jau visi zināja, jā, un tikai samainās, ja šo tagad, kurš ies, kur iekšā aparātos, kurš nevilks, ja kurš kā, samainās un viss kārtībā, tur tas tā kā atstrādāts. Un tas ne tikai mums, man liekas, ka tas bija arī citās daļās. Es zinu, ka pirmā daļā viņiem arī bija tur vecajos tenīs laikos tā viss tā sarunāts, sadarīts. Man liekas, ka otrajā arī tāpat. Pa citām, tiesas nezinu, jā, tā baigi neesmu. Staigājās apkārt kaut ko jautājis, bet tur, kur runāja, jā, tanī laikā, kā viņi stāstīja, tad basketbola laikos, jā, kas tur un kā tur, tad jā, tur arī bija viss tā sarunāts, un tad kad tikai uz tiem atvaļinājumu slimības laikiem mainījās, ja, bet profesorā bija tā jau. Tev kā vada komandierim arī pilnīgi pavisam savādāk, ja strādāt, ka tev nav tur pār pleci jāskatās, un jāsaka, kurš ko darīs, bet viņi jau paši jau tur savā starpā jau zina, jau visu kaut ko darās, jā. Ir tie 11 mēneši, tu jau esi načkars, jā. Un, ja, piemēram, mēs tur salīdzinām tagad, tur 3 gadi, neklātiem tur 3,5, varbūt tagad vēl kaut kas tur mainīsies, bet tādā ziņā, ka tev sanāk, plus mīnus pietika tie 11 mēneši, lai tu esi jau kā, labi, tev ir iespēja būt pavadnieki, tu aizgāji kā vietnieks tādā momentā, bet vienalga tu kā vietniekam, vienalga tev ir tā kā padotie, ar kuriem ir jāstrādā.
Tas jautājums bija, kad es atnācu, es biju vienīgais, kurš, jauns, nākošie tur bija, kā teica, arī kaut kur 3, tur 5, bet uz doto brīdi 3 un 5, tas ir jau daudz. Jā. Tādā ziņā. Tad tas nebija, var teikt, nekas. Un man apkārt bija diezgan jau tādi, jau cilvēki, kuri ir jau krietni pastrādājuši, un es biju tāds, tā kā vienīgais. Un es, piemēram, nevaru iedomāties tajā momentā, piemēram, kļūt tur pēc 2 gadiem, gadu, varbūt uzreiz tur par kaut kādu, kad ir vietnieki, vada komandieri. Cik grūti būtu strādāt kopā ar cilvēkiem, kuri jau zina krietni vairāk, kur varbūt māk krietni vairāk. Tas tā grūti pateikt. Redzi, jautājums, cik vecs tu esi, ka tanī laikā, kad mēs gājām mācīties, laikam es biju tur, varētu teikt, viens no jaunākajiem. Pārsvarā jau bija vīri, kuri ir pastrādājuši arī, kad 3, 5 gadi, vēl vairāk, ja. Ir gāja, kurš jau 3. reizi bijis, jo viņš bija Pervanačālkā saucamā, jā, pēc tam bija nodaļnieku kursos, jā, un tagad uz 11 mēnešiem. Un viņš paņem man atnes kladīti, atšķir, atver vaļā, viss tur uzrakstīts, izmēra, zīmē un viss kaut kas. Viņš saka, tagad skaties. Viņš apsēdās blakus un sākās. Tā, uz tāfeli sāk zīmēt, tev viss tā paša, viss vārds vārdā. Mēs tur 20 cik cilvēku zīmē, rakstām, tad viens sēž urmīt, jau 3. piegāja. Jau 3. piegāja. Jā. Tā kā. Tāda izvēle. Un, par to, kad es jau biju tur pats jaunākais, viens no jaunākiem, bija arī, varētu būt, es domāju, kad varbūt vēl kaut kāds pāris, bet lielais vairums 90% bija vecāki. Tā kā cilvēki jau bija pastrādājuši, viņi jau ir ar pieredzi, tur redzējuši kaut ko, tas ir tā kā tagad tā neklātiene. Ja? Un būsim godīgi, ja mēs cilvēku, kurš saprot, kuram ir tas ķēriens, ja? Un viņam, teiksim, ir pat tas patstāvīgais, un viņš varbūt ir vietnieks, ja? Viņam tur 3 gadi nav ko darīt. Tikai nav mums tās akreditētas programmas uz 11 mēnešiem. Jā, bet viņš principā pēc gada mierīgi visu izdara. Jo ir 2 varianti, vai tev galva saprot to un strādā, vai nesaprot. Un ja tev nesaprot, tad vienkārši ir jācenšas pēc iespējas saprast to, ka tev nesaprot un nemocīties. Jā. Tur ir 5 gadi nepalīdzēs. Nav. Tur kazē piena nav, tad nav. Un atnācu jau. Pat īsti nezinu, mums tā maiņa bija baigi lādzīgā tāda. Tur nebija nekādi tādi baigie valdonīgie vai kaut kādi tur tādi džeki vai kaut kādi tādi, kuri būtu sev uzskatīti par kaut kādiem supervaroņiem vai vislabākiem dzēsējiem pasaulē vai kaut kas. Mums kaut tieši otrādāk, tas noskaņojums bija tāds, no sērijas, jo mazāk to izvelkumu, jo labāk, jo mēs vairāk nestrādājam, jo cilvēkiem ir tāpat labāk, jo katrs izsaukums cilvēkam ir slikti, nekas tur labs nav, un tā doma, filozofija mums tāda mūsu maiņā tā arī tā bija, un visi tādi lādzīgi un vienoti mēs bijām un sēdējām tā kā iekļauties tur iekšā visā pieņemt tā kā uzreiz, bez variantiem. Tur atnāca, viss tagad, Normunds Kronbergs, Nelēģis, tas aizgāja uz koledžu projām par vadkomandieru vietnieku, jo viņam nebija tā izglītība, viņš bija nodaļas komandieris. Un es atnācu viņu vietā, tā, viss, ok. Un tā pieņem, tā arī viss aizgāja. Un tur nekādā brīdī nevienā pārmetumu, ka tu kaut kāds jauns zaļš vai kaut kāds, tur šāds un tāds. Viss bija kārtībā. Jā. Līdz ar to mega daudz dod kaut vai, saka, tie pāris gadi, kur tu pastrādā. Un padari pats visādi šitos te darbiņus ar rociņām, un brīnišķīgos rīkojumus, kurus pēc tam tu kasi galvu un nesaproti, kāpēc tas bija jādara. Tev ļoti labi, kā teikt, iemāc to, ka tu pats tādas vairāk nedos. Nesūtīs kaut ko skaldīt, daudzīt, vai vēl kaut ko darīt. Ja tad kaut ko, kad pats esi kaut ko tādu padarījis, tad saprotu liederību. Ja es nesapratu, kam tas bija vajadzīgs, tad arī... Jā, tā kā tā. Tas bija, un tad es vienkārši strādāju, gaidīju savu rindu. Uz vadinieku vajadzētu. Jā, dabisko rindu uz... Braukāju uz otrās mašīnas. Jā, uz otrās mašīnas.
Un aizvietoja kādu komandieru viņu atvaļinājumos. Bet arī tajos laikos tā otrā mašīnā, it īpaši, ja tev vēl ir tie 5 cilvēki kopā, tas ir plus mīnus pat vēl trakāk nekā tagad pirmais kods. Jā. Nu, jo arī 4, 5 bija reti, bet 4 bija tāds baigi normāls gabals. Un mēs sakam, tu brauc kūlus, tur dzēsi, jā, un arī pa tām būdām un mājām, jā, kas tur viss kaut kas bija. Agrāk arī otros kodus sūtīja, var teikt, visur. Tas jau bija tāda normāla praksa, kad štrunti jācēš otrai mašīnai. Jā, sūdi jau, kas miskasts, jā, un tur paskastīts, un vēl kaut kādas, un tur atkritumus, jā, un kaķīši, jā, un kaut kas jādarās, un tās pašas durvis taisīt vaļā. Es nezinu, kāpēc tagad tas ir tāds mega actions, jā, kurā mums vajag augstākās raudzes maiņas speciālistu, jā, lai viņš tur attaisītu. Tas ir puiks, viņš tāpat, paši lauži, tie paši zāģi. Viss tas pats, jā. Nu, tik tāpatās, jā, viss. Nu, tā kā tur braucām visu kaut ko, un tā pieredze, baigi dod. Un tas, jo tu vairāk brauc, jo tas strādā, jo tas tev ieiet, viss pieslīpējās niansītas darbiņš, jā, tu sastrādājies, visu kaut ko redzi, viss kaut kas atgadās, un tas paliek, tā kā pieredzē uzkrājās tev viss, un palīdz darbam. Un pēc tam, kad tu jau atkal, redz, šis laiks, jā, es diezgan ilgi nostrādāju 7 gadus, jā, arī kaut kāds 6, 7, kaut kas tur mainās viņa pa vidu, par vadu komandu vietnieku uz otrās mašīnas, viņš mega palīdz pēc tam par vadu komandu, jā. Tu zini, kas tas ir, jā, tu esi izstaigājis, nezinu, 70% visas ūdeņas ņemšanas vietas, hidranti te pārskrūvēti, turpu šurpa, tu jau braucot jau ar vienu aci jau zini, te ir normāli, te irštruntīgi, te ir tas un tas. Un bez veiza un bez Kāds veids? Mēs jau zinājām tās lapiņas no kartēm. 84, 83. Tādas tumšas vēl, tās pareizās īmanta šitie apgalvenās. Tur bija īmanta, bodrāja un zolitoni, jo tu jau ņem ārā, viņš jau krīt ārā, jau zini, kur jau tev jāšķir vaļā, jau, tur jau pirksts jau, kur jau brauc, jau visi. Tās biežākās, jā, jau zini, kur ir. Un tad šitā te tagad jau tad to visu zināja no galvas, visu mācījās. Jā. Tagad tas navigācija, protams, palīdz, jā, kaut kur, bet galvā tā karte ir labāka noteikti. Tas tev palīdz atmosties, atrast visu saprast kaut kur. Arī atcerēties. Atmiņas. Ar veizu tu jau vienkārši ievadi un brauc. Pat nepiedomā līdzi. Pat tur jau tas līdzi, un tu pat nepiedomā līdzi tam maršrutam, ja tu viņu nepaskaties uzreiz, vai viņš to loģiski ved kaut kur. Jā. Līdz ar to mēs te, pēdējais izsaukums pēdējā dežūrā, kurā es biju, tieši tas arī bija tas, kad mēs iebraucām. Vajadzēja braukt pa tā Salgožu ielu un palikt ārpusē, nevis caur grīvus visam masīvam, kā viņš veda. Mums nav jāpiebrauc pie durvīm klāt, jā, pa to mazo celiņu. Jo līdz ar to te es paļāvos uz šoferi, jā, kurš mums aizveda, jā. Neko jau nepareizi viņš neizdarīja. Tikai sarežģītāk tā. Drošāk un ātrāk mēs būtu aizbraukuši pa turieni. Un tas būtu noteikti. Tādēļ kaut kur tas veids ir jākontrolē. Tur arī tā nevar viss. Bet, jā, karta mēs zinājām ļoti labi. Ielas, kurā lapas pusē atrodas. Kur atrodas. Jā, tur bija izbraukāts, viņas jau bija. Un sanāk, tu gaidīji vietu līdz vada komandieriem 7 gadus? Jā. 7 gadi. Jā, tā nošanas. Vajag daudz. Un tādā ziņā, ka ja tev ir jau apmācība, tu esi jau apmācīts, tev ir iespēja būt par vadinieku. Iespēja bija savā, tā kā es tu varēji citur kaut kur aiziet. Jā, citu daļu. Jā, gaidīji tā. Jā, citu daļu bija. Es paliku gaidīt. Jā, un kamēr, kad sanāca tas, ka mums tā Jānis un Miku, nekur tu neies pensijā, bija Bušiņš, Aleksandrs, un tad Kapos. Kapos. Bet atnāca, kad jau bija 4 maiņas, ja? Kurā jā. Atnāca 4. Nē, tas jau pa vēl ātrāk. Tas kaut kādā 94. vai kurā viņi tur izveidoja to 4. maiņu. Un tad tā 4. maiņa vienmēr bija sev uzskatījusi par kaut ko īpašīgu, jā, kur, kā teikt, ir savākušies. Slīvki visi. Mēs, protams, tā piekritām, jā, neko neteicām. Lai cilvēkiem tiek. Lai viņi domā, kad viņi ir tie labākie. Mēs jau zinām visu, kā ir. Nē, nav nevainas 4. maiņai, viss kārtībā. Pats kā nekā arī strādā. Pats jau arī, jā, tā strādā. 2 reizes, jā, sanāk vēl tā. Beigās tad esmu izgājis visām maiņām cauri.
Un, jā, 7 gadi. Tā nāca, gaidīja. Aizgāja tā maiņā vada komandieris kāpēc pensijā. Nu, tad tas sanāk, kad tur pārgājis to amatu. Nu, nekādu variantu, bet toties pieredze miljonus. Tas ļoti palīdzēja, tie 7 gadi pagājuši. Es, labi, beigās varētu teikt, ka tas būtu pa daudz, jā. Tur ar kaut kādu piečuku pietiktu, jā. Tas ir tā būtu, bet, saka, izbraukāts, ir redzēts, pļavas ir pa vieni paši cīnījušies, ir kaut kas ir aizvietots pietiekoši daudz vada komandieris, viss kaut kas, tā kā pieredze pa pilno un visās dzīves situācijās, ja iziet visi gada laiki, visi tie notikumi, jā, un arī vēl pabūts ir pietiekoši daudz pa vada komandieri, jau ir pamēģināts tā lieta. Tā kā, jā, sagatavoja ritīgi labi. Tu esi ieteiktu visiem, kas pēc koledžas nāk, pāris gadus pastrādāt pa vietnieku. Tas būtu vislabākais variants, jā, lai saprastu, kas ir un kā. Bet, redz, tagad jau arī nevar tā. Nu, nevar, diemžēl. Jā, diemžēl tā tas ir. Tāpēc es jau nepieprasu, es tikai tikai iesaku vēl no sākuma pats. Tad jau no sākuma jāapstrādā un pēc tam tikai iet mācīties. Jā, tas ir visideālākais variants, ja tu tomēr man jau liekas, ka no koledžas jaunos ugunsdzēsēju, jaunos vada komandierus, tomēr viņus viņi nespēja saprast un realitāti ir īsti, kas viņiem sagaida. Jā. Tas viens ir tas, kas izskatās, jā, ka tas ugunsdzēsēji, jā, un jādzēš ugunsgrēku un jāvada to dzēšanu, jā, un viss, kas notiekās, un kā viss viņš darīs un viss viņam sanāks. Nav tur tā dzīvē. Tas ir nianses, un diezgan stiprs nianses, kas un kā ir jādara, un kas tas vispār ir, un kas tas tev mērķis, vai tas tev vienkārši gribi taisīt varoņu darbus, jā, vai gribi kārtīgi strādāt savu darbu un palīdzēt cilvēkiem. Un te tas ļoti palīdz vispār, vai tas ir priekš tevīm, vai tas nav priekš tevīm, jā, vispār tā profesija, vispār tas stress darbs, jā, tomēr ir kaut kāds sagatavošanās process, es saku, pa ugunsdzēsēju, pa vadkomandieru vietnieku, jo tā ir, ja slikti jau kaut cilvēks izmācīsies 3-4 gadus, jā, un saprot, ka tas nav viņa, jā, tas arī nav labi. Nē. Kā ir, tā ir. Jā, jo īpaši vēl viņš tagad mācās tos 3 gadus, ja klātienē mēs ņemam, viņš jau, labi, viņš tur piedalās kaut kur braukā. Tagad tur ir tās prakses, ka viņi paliek tur dežūrēt, kaut kur pabraukā ar koledžu. Bet tas vienalga nav tas, kas ir nepieciešams. Es teiktu, ka ļoti maz tā praksa ir. Ja es tagad vadīju kaut kādas skolniekiem lekcijas par koledžu, jā, aicināju viņus popularizēt. Nē, es aicināju nākt. Tā nav. Viss kārtīgi. Vadības rīkojums izpildīts. Viss nolasīja lekcijas, viss aicināja, izstāstīja. Tur bija slaids, pa ko iet runa. Slaids bija tas, kad pirmā kursā tev ir par ugunsdzēsēju, tu esi nācis praksē. Otrā, trešā kursā par inspektoru. Jā. Es nezinu, vairāk tur nebija nekas pieminēts. Tad visu to iegūt no viena. 2 mēnešu prakses, vai cik tas ir prakses, tas būs pa maz. Jā, manā skatījumā tur kaut kā tā praksa vairāk vajadzīga. Bet, Nē, tīpaši, ja tev pēc 3 gadiem tu nevari pabūt kaut kādam vietniekam, tev uzreiz ir jābūt. Sliktākais, ja tas ir, ka tev nav tā mēģinājuma. Jā, tu izmēģināt. Nevar tagad es izmēģināšu. Jā, var izmēģināt, bet būs tad trakie kaut kas neies. Tas izmēģinājums nav. Nebūs checkpointa kaut kāda, jā. Iesēvošanās atpakaļ. Tur jau tā lieta. Tas ir tas, kas ir, man liekas, ka viņiem iet grūti. Tiem jauniem puišiem, kas ir tur tiešām retais, kurš tā pabeidz, iekāp iekšā, jā, tā droši jūtās un droši viņiem tā aiziet tā labi tas dienests, jā. Tur tiešām ir retais. Es nezinu, tur var jau droši vien paskatīties to kaut kādu statistiku, jā, vai kā viņiem tur iet, bet maz. Viņiem vajadzīgi ir gadi, kamēr viņi vispār tur. Tagad man arī liekas, ka, nezinu kā tagad, bet bija kaut kādu laiku atpakaļ, kad viņi pēc koledžas tie, kas klātien un par vadiniekiem, tad vienkārši viņi Rīgā nav.
ka viņi kaut kur ārpus Rīgas viņiem dot, ka tu nevari uzreiz aiziet Rīgā strādāt. Piemēram, pabeigt 3 gadus un uzreiz aiziet 5. daļā par vadinieku. Tagad, laikam, varbūt iepriekš kaut kas bija, bet es domāju, kad ir tāda nebija dzirdējis. Vienkārši tur ir tās vakances, kuras jāizpild, un šie cilvēki ir tie, ar kuriem viņus var aizpildīt. Viņiem ir kaut kas jāizvēlās, un ja tev iedod izvēlēties starp 3 reģioniem, nu tad kaut kur kādu reģionu tu tur izvēlēsies. Ja tev nedod iespēju Rīgā izvēlēties, nu tad pasties, kas mums te principā virkne inspektori jaunie, ja, mums zināmie, kas vairs nav jauni, ja, vada komandieri tie jaunie, viņi visi izgājuši caur Liepāju. Aiziet uz Liepāju, 2-3 mēneši, pusgads, ja, kas tur vēl ilgāk atpakaļ. Aiziet uz Liepāju, tu pēc skolas beigšanas, ja, un šitā mēs bijām Liepāju, vēl kaut kur, Ventspilī, kaut kur. Uz turienes aizsūt, tikko te parādās vietiņi, pārvedās atpakaļ, ja. Nu, tur tās vietas brīvas, acīm redzot, paliek, liekam, kaut kas tur. Un tās vēl kā aizpild ar jauniem. Nu, varētu arī būt, ka tev piedāvā no visiem variantiem Liepāja tā vismaz labākā, kur vismaz var arī padzīvot. Liela skaista pilsēta. Jā. Jāteikt tā, varbūt. Jo pēc dežūrām vēl kaut kur ir jāpastaigā, jāpadzīvo. Kaut ko jāpastāt. Nu jā. Tā, tu kļuvi par vadinieku, un cik tu nostrādāji par vadinieku? Akal tur kaut kādi tie paši 6-7 gadi, tur kaut kā viņi... Akal dzēsās tev kaut kas. Viņi nedēļšās nekas, bet tur 6,5 tur kaut kas tur ir. Kaut kādīgi tie gadi es vienādi laiku nostrādāju, gan pa vadu komandieru, gan pa vietnieku. Jā, tā kā baigi tur... Kaut kas tev baigi mainījās, pirms, kad tu kļuvi par vadinieku. Un, piemēram, tagad, ja mēs skatāmies, vadinieks un vietnieks, kad nav vadinieka, vietnieks dara visu to pašu, jā, nav problēmas, bet tā, principā, viņiem ir ļoti daudz, kas nav jādara. Kaut kādi tur tie dokumenti, tur nezinu, vēl kaut kas, kaut kādas nianses, kuras varbūt nav baigi patīkamas, bet viņi ir jāizpilda, viņi ir jāizstrādā, viņi jādara. Nē, tieši tā. Tā, kad tu biji vietnieks, tad tu vada komandieriem palīdzēji ar papīriem. Tā, pēc to, ka tev iedeva kaut kādas darbiņas vai kaut ko sarakstīt tur tādas. Un tad mums vēl jau arī nebija tās elektroniskās sistēmas. Jā, un tad, kad es kļuvu par vada komandieri, ja nemaldos, sāku strādāt kā pienākumu izpildītājs 2006. Gadā, tad es pabeidzu universitāti, akadēmiju policijas, un tad 2007. man liekas, iecēla man oficiāli amatā. Un tad arī kaut kur parādījās tā Optimus sistēma, tā pirmā mūsējā, un tad mēs sākām spaidīt šitos visas ievadīšanas un visu kaut kas, un tad arī visi tie darbi palika. Tad tur tiešām vairāk, tikai tas darbs vairāk palika, ka tev jāievada kaut kas jātaisa, ir nācis uz pārnāc uz 4. maiņu pa vada komandieru, plus kaut kāds mistiskās atskaites par instrumentu darbiem un spēcinstrumentiem, kurus tā arī neviens nesaprāt priekš, kam viņas vajadzīgs un kur to informāciju var izdēt. Būšu godīgs, mēs tur arī bišķiņi arī sarēķini. Kādreiz mēs sarēķinājām, kādreiz mēs piedomājām klāt pie tām atskaitēm, jo tos cipars un tās stundas, minūtes, tur neko nesaprāt priekš, kam tas viss vajadzīgs. Labi, atskaites rakstījām, un arī aprīkojam pārbaudi. Jā. Tad līdz ar to akts formēšana, visa remonta tehnikas, jā, tad vēl arī bija tas stipri iesakņojies tas princips, kad visu remontē 4. maiņā. Jāremontē, jā. Nezinu, kāpēc visiem jālauž visi, bet remontē 4. maiņā. Jā. Tāds interesants darbs. Ģimenes modelis, jā, par žārkā spēlējās visu. Remontē 4. Jā. Tā. Mēģinājām tad toreiz kaut kā to remontējām jau un visu darījieties, jo īsti tā tas tikai tagad kaut kur mainās, jā, ir kaut kāda laiciņa atpakaļ sācis mainīties, jā. Jo mūsu laikā tur diezgan skarbi. Bet tad arī citām maiņām bija. Pirmā maiņā, jā, tur tie šļūtenes tās bija, kā arī tagad. Bet tur tā otrā maiņa, man liekas, hidrants, ja braukāja pārbaudīt. Hidrants, viņi, jā, pirmā maiņa visvairāk, jo tomēr tā pirmā maiņai ar tiem šļūtenēm, jā, otrai tiem hidrantiem viņi stipri beidzās, jā, tā visa braukāšana un viss, vairs tas Rīgas ūdens visu to pats dara, jā, jau. Mēs vēl trāpjām uz tiem laikiem, kad ritīgi vasarā viņi staigāja otrā maiņa, jā, un katrai citai maiņai bija iedots 3 lielās ielas. Bija jāaiziet. Tad tomēr arī bija? Jā, visiem vasarā bija jāaiziet 3 lielās ielas. Un mums bija
Es vienu to vasaru atceros, mums bija Kurzemes prospekts. Ot, kā tas sāc, kur ir dame, jā, tas... Tāda diezgan maz vielu iedod. Un tu tā pa dežūras laikā aizēji uz otru galu un pārbaudi visus hidrants. Ot, ar vienu mašīnu brauc. Slokas iela mums bija, un vēl bija kaut kas, trešo es neatceros. Jā. Bet tad pa Slokas ielu visā garumā paņem un aizēji. Jā, visu pārbaudu, visu. Tas tev tāds svētdien, tas bija svētdienā, vasarā, vienkārši gāja, jā, tur Čiliņā, jā. Jau tie paši, kas saucamie tie cilvēki, katram pa savam instrumentam, lauznim, stenderiem, jā, un tikai iet mierīgā garā, jā. Nems tik traki nebija, bija interesanti forši. Un trešā maiņa tie aparāti, jā, bet... Tas viss jau nemaisa to, ka ikdienā, kad tev stiprinājums nokrīt, jā, ka tev jāgaida ir 3 dienas, kamēr atnāks džekas, superspeciālisti, kuri varēs kaut ko pieskrovēt vai piekniedēt. Tas, kas viņš rokas visiem ir, jā, un viss kaut ko dara, un paši remontējās, un cik no viņiem strādā galdniecībās, servisās, remontos, celtniecībā. Jā, rokas no pareizām vietām. Jā, tā kā principā varam teikt, ka māk jau visi jautājums vai grib, jā, kaut ko. Tad mēs... Arī tad stipri daudz remontējamies, bet, jā, šobrīd man liekas, ka tas tomēr jau pāriet, jau tur var remontējās vairāk nekā tikai 4. maiņa. Ja mēs salīdzinām, labi, nevis dzēsēju, bet piemēram vadinieku, un tagad pēdējo laiku tu arī kaut kad esi bijis kā vadinieks. Jā. Un kāda ir atšķirība? Kā bija agrāk, jo arī, piemēram, tie paši aparāti pamanījās tur tām kipām, tur, man liekas, ka tur vispār kaut kāds kosmos bija problēmas ar viņām un, nezinu, apkopes un vispārējais. Tādā ziņā te tu pagriezi, var elpot, aizvērciet, neelpo, nodevi, uzpildīji ordeni. Labi, kipiem es tikai viņu gadu nesu un liku mašīnā un ņēmu ārā. Tad 11 mēnešos es dabūju pamācīties ar viņu. Mums bija jāmācās, jo bija nopirkts reaģents veselu mucu un viņu kaut kur vajadzēja likt. Pirmajam kursam bija regulārs nodarbības ar kipu, lai viņi varētu visu laiku pildīt tās patronas. Un tas mēs tā mucām bija. Viena muca atdeva 8. daļai, jo viņi bija tas dūmu dienests. Ja. Speciālis viņam rezervēja un kipa rezervēja, un viens bija koledžā muca, un viņi vajadzēja tērēt. Tad tāda laime bija, ka paelpoties viņā, gan atslēgties viņā, gan ieslēgties, kad atslēgties pa īstam, kad tev iznes ārā visādi gāja tur. Tā. Bet, tā kā strādāt, es viņam ugunsgrēkā neesmu strādājis, es tikai neesājis, jā. Man liekas, ka ugunsdzēsējiem šobrīd ir, ja salīdzinām 97. gadu un tagad 24. gadu, tad ugunsdzēsējiem ir sarežģītāk būs. Jo viņam ir vairāk tās tehnikas nianses, kaut kas, kas ir jāzina, kas viss strādā. Ja mums tur nebija tik daudz to aparātu, aprīkojumu, viss kaut kas, un kaut kas tā informācija, tas ir tāds vairāk. Vada komandieriem. Jo agrāk arī es vēl atceros, kad pirms tie paši izsaukumi, kad tur bija jāraksta žurnālā, kā tagad, piemēram, tu tur Irvī vai tagad Emī, tu skaties vēsturi, kur, tur uzraksta, kurš ko ir pateicis par rācijām, vēl tur tā visa informācija ir. Un toreiz tas viss darījās, vismaz mums tā 6. bija, kad žurnāls un tu klausies rāciju un rakstīji, kurš tur vada komandieris tavējies, kam tur stāst. Tas ir, jā, tur bija tādīs vada komandieris, Tā, labi, paliksim pie tās domas, kam ir vieglāk, tad pa vada komandieru. Kādu tu sajūti atšķirību? Piemēram, kad bija tad, kad nebija varbūt tik daudz tehnikas vai nezinu, bet, piemēram, nebija kaut kādas sistēmas, kā tur ir Semī, kur varbūt ir vienkāršāka. Un sanāk, kur ir tāds pārsvars? Kur bija tomēr vai vieglāk vai labāk? Redz, laikam vada komandieriem tagad savā ziņā bišķiņ vieglāk, jo viņi vairāk uzticās tām mašīnām. Jā. Mums tomēr ir tas resurs, ko mēs atbraucam, tās 3 tonnas pret 2 tonnām ūdens, jā, tas ir ļoti nozīmīgs. Jā, tev ir. Un tev ir tāda drošības sajūta par to mašīnu, jo to zilu uzlikt uz ūdeni un uzsūkt, tur arī tā 50 uz 50, jā, gan tehnika, gan tas šoferis, jā, gan noskaņojums, gan kaut kas tur, viss, kas notiekās, jā.
tur visādi tie varianti varēja būt. Šobrīd tas viss ir vienkāršot līdz vienas pogas nospiešanai, un viss strādā, viss tādā ziņā tā drošības sajūta par to aizmugurē, kas ir par to tehniku, kas strādā, ir tāda lielāka. Ja? Un atkal no otras puses ir grūtāk, jo to cilvēku tev nav. Tev tagad atkal ir jāzīmē, kur viņi slikti. Ja? Jo tajā brīdī, lai arī mēs bijām ar štruntīgu tehniku, ja? Bet tev atnāk no pirmās mašīnas, ja es teicu 5, un no otrās atkal vēl tev 3 pienāk klāt palīgā, ja? Un tad tur darīt un rīkot un visu kaut ko izdarīties var daudz vienkāršāk. Tad ir jāpadomā, ja? Kad ir vienkāršāk, kad ir vieglāk, kad ir grūtāk. Un tāpēc sajūtām, kā bija patīkamāk. Tad vai tagad, kad tu biji, piemēram, pabeidz dežūru? Pabeigt dežūru vienmēr patīk ar forši, ja tas ir čauga kaut. Ja. Tā kā nākošais atnāk pieņem dežūru, ja tu sēdi, dzer kafiju mierīgi un var viņam stāstīt visu. Kas ir, jo tu zini, ka tagad, ja trauksme būs, brauks viņš, nevis tu var mierīgi. Tas ir kolosālākais brīdis šī te visā no rīta pasēdēt. Bet es tev tagad saku, ir grūti pateikt, jo toreiz bija mierīgāk. Šobrīd mēs ļoti daudz runājam par vārdu rāciju un tās prasības, visā tās informācijas nodošanas. Toreiz bija tāds pusklusums. Ja? Tu tur atbrauc, tu pateici kaut ko, visi dēļ, darījies, tāds klusums, miers, saka, tu neviens netribulierē, ja tev kaut kas. Labi, tas ir slikti, tas ir grūti pateikt. Kaut kāds tos rīkojums tomēr vajag par to rāciju dot, bet jā, tāds tīrāks ēters bija. Tīrāks ēters bija, jā, bet man liekas, ka tas pats sākums, kur es biju, tur tā kā pa maz runāja. Jā, tad vismaz tie rīkojumi bija tad iekšā vienas apakšvienības sastāvā, tur praktiski vispār nebija. Tas arī tā kā īsti neiet. Jā, tad tie pamat rīkojumi kaut kādu uzdevumu darbi ir jāiedot, lai viss būtu kārtībā. Šobrīd liekas, ir bišķiņ pa daudz kaut kas, jā, bet kaut kā tas viss viņveidīgi gan jau atkal normalizēsies un atkal liekais atmetīsies tas, kas nav vajadzīgs. Bet es joprojām nevaru pateikt, kad ir vieglāk vai grūtāk. Visas savas nianses. Ja. Es laikam pateikšu tā, ka man šobrīd man personīgi būtu grūtāk, jo man nav savas personīgās, nekā personīgās, bet tās manas maiņas ierastās. Ja. Un tas ir tas, kas tev dod to pārliecību un to vieglumu. Jo tos cilvēks jau visus, es it kā tagad arī visus zinu, visas maiņas, ja, visus cilvēks. Bet viņi visi strādā, katrs savā maiņā, katrs ar saviem veda komandieriem, jā, ar veda komandieru vietniekiem. Un tomēr viņi tās ir nianses, jā, kuras kas un kā ir jādara. Jā, jo tagad nemaz teikt, ugunsgrēki tā negadās, lai viņus varētu iepazīt, viņos varētu vadīt. Jā. Tagad mēs varam saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, man liekas, par šito 1,5 gadu es esmu nodežūrējis, ja, cik es bijis ugunsgrēki, ja, dzīvokļu vai kaut kas, ja, kur es ar puišiem dažādās maiņās esmu strādājis. Ja. Toties man nepietiks pirkt, lai saskaitītu, cik es cilvēks esmu nonesis. Ja. Tā kā viss, tad viens ir nesāt tos cilvēks, ja, pa nakti un pa dienu vienalga, ja, otrs ir dzēst. Un tādī, tieši pierast, izprast, viņus iepazīt patiešām, kā tas viss notiekās, jā, kāda būs viņu rīcība konkrētajā brīdī. Jā, līdz ar to tādā brīdī, kad es jau biju kādu laiku vada komandieris, viss bija skaidrs, tu zināji visus savus puišus, jā, kurš ir luņīs, jā, kurš aizies visu izdarīs, jā, kuram šito var uzticēt, kuram to var uzticēt, izdarīs, kurš izdarīs pats, jā, neko nevajag teikt, jā, viss izdarīs. Un kas notiksies kā? Tu par visiem viņiem visu skaidru un gaišu zināji. Jā. Un ja kāds trūka, tad paskaties, zināji, kur viņš, kur ir nolīdis, jā, jau šī brīdī. Tad tas ir zināji. Tas ir tā vienīgā lieta, jā, kas man ir viss. Jo, lai es justos atkal 100% komfortabli, jā, man būtu laikam kaut kādu pusgadu kaut kādā vienā maiņā jāiesēžās un jānostrādā normāli, jā, tad būtu viss ok. Tad es arī mierīgi varētu tā čilā savus dežūrēt, jā. Šobrīd ir bišķiņ tā, kad pirmās reizes bija tā vispār jocīgi. Tagad jau ir ok. Tur jau plus mīnus visa tā bagāža jau gandrīz kā izdzēšas, ja? Jau tu nezini, ko te darīt. Tu zini, ko tur darīt, bet jāsāk ar šejienu. Ja?
Bet tas jau arī tā problēma arī jau var rasties arī dēļ tā, ka, nu, piemēram, pat tās pašas maiņas, nu, kad viņas zina, ka tu, piemēram, tu esi tur 4. maiņā, viss. Tu tur strādā, tu tur vari, zin, kā arī iepazīties, tur mainīt viņus vietām, pamēģināt, kā kurš ar kuru tur strādā, nu, kā tu saki, tev tur ir kaut kāds laiks, tad tu jau, nu, tu vienkārši var sēdēt, zini jau, kurš ko izdara, un tu zini, ko gaidīt no katra. Bet tagad nav tās maiņas, ka tur var kaut ko viens no citas maiņas, viens no otras. Nu, tagad jā, nu, pirmkārt jau viņu nav tik daudz, kā vajadzētu, jā, un otrs ir tur viss likt. Nu, tieši tā, tu pats maiņā veidojot, liekot tos cilvēkus uz tām mašīnām, jā, nu, cik nu tās iespēja robežas ir, tad jau arī lika un izveidojās jau tie sastāvi un tās sadarbības, jā. Nu, tad arī tu, kā vada komandieris, jā, sev plus mīnus izveido to maiņu, jā, cik nu var, kādas tās iespējas ir, jā, jo šobrīd ir, ja tev ir 3 ugunsdzēsēji atnāk uz dežūru, jā, tad tev viens ir jāuzliek uz pirmās mašīnas, otrs uz otrās un trešais uz kāpnēm, jā, no sērijas kaut kur tā, nu tad ko tu tur vajag izveidot, jā, nav ko izveidot. Paldies visiem, kas ir atnākuši uz dežūru, jā, kas vēl ir, nu, tad... Labi, 3 mums nenāk, vairāk, 4 nāk. Vairāk. Tad es kaut ko var kombinēt. Jau kaut ko var mēģināt. Jā, kaut ko var mēģināt. Un nostrādājot par vada komandieru, kamēr tu strādāji, piemēram, par dzēsēju, par vada komandieru vietnieku, par vada komandieru, vai bija kaut kādas domas, kur tu vēl gribētu aiziet? Vai, nu, piemēram, tā paša inspekcija, nezinu, tur vēl kaut kur, vai, nu, tu kaut kādā momentā domāji, gribās vispār iet kaut kur augšā, nezinu, būt par priekšnieku dienas? Nē, nekādas domas nebija. Vienīgais divas reizes bija, kad es apsvēru, kad vispār aiziet prom no dienesta, jā, kad kaut kādu brīdi piegriežās, jā, tas viens bija, tad, nu, uznāk tie kaut kādi tur, nezinu, psihologiem var droši vien runāt un prasīt viņiem, viņi pastāstīs, ka tie kaut kādi 5-7 gadi, jā, kad tev tur jāmaina tas normāli, jāmaina darbs, jā, kaut kas, jā, bet tu tā kā nemaini, jā, tev uznāk tāds tā kā bišķiņ apātī, kaut kas viss piegriežās, jā, kad pāris reizes tā bija. Bet, nu, acīm redzot, ne tik nopietni, jā, bet nekad neesmu pa inspektoru nebija izsvērs nekādu. Pa augstāk arī nebija neko domājis. Nu, vispār tā arī bija tā doma strādāt pa to vada komandieru, jā, jo tā kā es tur, teiksim, nokļūtu dienas nodaļā, tad tādā laikā vispār nebija saprotams, kā tur dienas nodaļā tur vispār cilvēki nokļūst, jā, kas viņus izvēlās, kurš viņus ņem, jā, kas notiekās, ja liekas, ka, nu, tā kā dienas nodaļa tur 3. daļā, jā, tad pusi no 3. daļas, jā, vada komandieru tur aiziet, tā, nu, skaidrs, nu, tur aiziet, kas tur vēl tur kaut kas ir, jā, tur vecie palikuši kaut kādi, un kas vēl, bet, nu, tā, nu, kā viņi tur nokļūst, kas notiekās. Nekad nav bijuši nekādā runā, tur vai tur kaut kas bijis, kāds brīva vieta, vakants, konkurss izsludināts vai kaut kas tāds. Nekas tāds, tā kā priekš, nu, manā skatījumā, priekš manīm, tas bija vispār kaut kas tāds nereāls, jā, tur, nu, nav, nekad es ar to nebiju domājis un nebija tādu izvērtējis pat tādu domu, jā, ka izsvērs vai kaut kad aiziet uz to amatu. Un uz to strādāt dienas nodaļu. Un tad, kad Mareks atbrauca un piedāvājas, tad vispār tādā šokā bija. Un tad vajadzēja tā kā, nu labi, it kā jau jā, bet nu tad apdomāt, nu pagaid, kas tas tagad ir, ko tur vajadzēja darīt. Jā. Kaut kas jauns. Un kā tas tad ir, kā tas atšķirsies, jā, no tā vispārējā. Tā kā jā, pārsteigums bija liels. Jā, paldies Marekam. Tā kā nokļūt tur, nu. Un pēc tā, ka tu nokļūti tur, kas pamainījās, jo te sanāk tā, ka īpaši tu vēl 5. ugunsdzēsējs vietnieks tur un vadinieks tev, nu, plus mīnus viss tā smuki iet tā lēnām uz augšu. Te sanāk tev, nu, pa faktam uzreiz kaut kas tā ritīgi mainās. Vai arī nepamainījās baigi? Pamainījās. Kardināli pa 180 grādiem vispār skats uz to, kas ir ugunsdzēsēji dzīve, kā ugunsgrēki, kā dzēšās lielie, jā, kā tas darbs un viss pārējais, jā.
ka tas, ko tu redzi, ja ugunsgrēkā ir sevišķi tādā lielākā, ja tu atbrauc sāc, ja tu atbrauc papildus, vai tev pārņem vadību, ja tu kaut kur iejūties un redzi savējo mazo to daļiņu, ja, ko tu redzi, bet tu neredzi vairs to visu lielo, ja, un tas lielais viss saka, tas ir tur jau tādā dienas nodaļā, saucamajā štabiņā, ja, tur tu redzi to visu, ja. Un tad ir jāsāk bija mācīties, jo it kā jau tu paņēmi kā gatavs speciālists, bet tu saproti to, ka nemaz tā arī nav, ja, kad mēs te tagad visu zinām, tā kā davai tagad kā štābs, ko darīs, ko tas darīs un tas, un ļoti daudz runāju ar tiem kolēģiem, kas notiekās, kas mums bija štābā pārējās maiņās, ja, kaut kādu brīdi pastrādāja ar Rolandu Zundu, beig maz sākumā pāris, un pēc tam ar Sašu Kapustini, ja, un tad atkal tieši ar Sašu runājot, ja, un to, ko viņš stāstīja no savas pieredzes, no vispār no tiem visiem gadījumiem ļoti daudz sākumā tieši to informāciju ieguva. Un tad viņi tā kā visu sasūc iekšā, kā tas viss notiekās, kā tas viss ir, ja, jo tev jau liekas, tev būs jādara tur uz vietas un jāregulējās, un būs laika kaut ko pīpēt, ja, darīties, un tāpēc ir jābūt gatavam. Nācās mācīties, daudz iegūt informāciju, kas un kā, daudz paskatīties, kādi bijuši citi notikumi, kas ir dzēsts, un darīties, kā citi ir, citas maiņas kaut kur ir darījuši, ja pievērst. Jo šobrīd tā kā 5. daļā, tur parunāja, tur cita maiņa kaut ko nodzēsas, kā gāja, viss normāli, viss labi. Jau tagad vairāk kā citiem viņi kaut ko lielāku padzēsuši štābā, tur parunāt, tad paprasa, kas ir, tad interesanti, kas bija, kā saskārās, kādas nianses, kas kur, ko pieņemt, ko ņemt vērā, ja ko likt tālāk uz priekšu. Var teikt tā, kā līmenis augšā, tad visi, un skatu punkts uz otru pusi, jau tas skaties, jau tā pilnīgi savādāk. Un tas priekš manīm faktiski bija, tāds tā kā bišķi šoks. Kad pagaid, tagad, un tagad tu vēl esi ielikt štābu priekšnieks, un tagad tev jātaisa štābu operatīvais devižņu vietnieks, kurš ir respektīvi organizē un vada štābu operatīvu vietu, un kad tu tagad nedzēsīsi. Tu tagad neko nevadīs. Tu tagad ņemsies, organizēs, skatīsies, rīkosies, kaut ko apkopos informāciju, kaut ko ievāks, kaut ko darīs, kaut kur atkal visu bīdīs, turpu šurpu schēmos, ka faktiski tu tā kā aizbrauc un stāv pie galdiņa ar informāciju, ar telefonu, ar acīm, visu kaut ko cilvēka nāk, kaut ko pierakst, darīs, kaut ko nodod. Un tad pirmā brīdī pagaida. Tad es tā kā esmu komanda punkts kaut kāds, nevis kaut kāds ugunsdzēsējs, tad tā kā bija šoks, bet tā kā, sākam, nevisai patika, godīgi sakot, bet tā kā ievilkās, tā kā forši, un tad tas viss atkal aizgāja tā kā baigi vienkārši, tā kā tu iemācījies, iepatikās, tad tā līga iet, un tad tas notikums no notikuma iet uz priekšu, un tad tur pa dežūru 3 bisiņi aizbrauc, mierīgi, viss kārtībā, bez kādiem pārsteigumiem. Protams, nogurs un viss, bet vēl kaut kā tur numuri, citi tur tie numuri, kas tur bet, labi, viss nodzēs. Tā. Nebija tā, kad kaut kur stāvi domā, tā jāiet, jāņem tas stobrs, es zinu, kā to darīt, un nezinu, kāpēc tu tur to nedari. Tā gluži nē, tā gluži nē, protams, blakus pieiet un kaut ko viņiem tā, kad, tas ir vairāk pēc tam, tā, kad tu esi par glābšanas darbu vadītāju, kad tu visu laiku staigā apkārt, tieši, un skaties, kā viņi tur darās un dzēs, tad tu kādam tur kaut ko parunā, pasaki, kas un kā pa tur no sērijas, kad paskaties tur kaut kur blakus, palaiz turien par Rīgu kaut ko, tad, bet, tas tā. Paša miera nomierināšanai tādai, bet tādas dzēst nost, palaid mani, es māku, es šitie te, nē, kad nolikts malā, kad tie puiši aiziet atpūsties aiz stūri, kaut kur, tad var kaut ko paspēlēties, atcerēties, kā tas viss ir. Ne jau tā, ka tu raust no rokām ārā, tādām lietām, nē, tur jau, viņi jau paši labāk māku, kā tagad. Varētu būt, ja vienkārši, piemēram, arī tagad, daudzreiz ir tā, ka tu, piemēram, zini, ka tu pats to māki, tu zini, piemēram, cik tas ilgi darās vai, nezinu, kā tas darās. Un tu redzi, ka tu, piemēram, atbildi par to, un tu redzi, ka, te vispār iet kaut kas ne tā, un cilvēks pilnībā nesaprot, ko viņš tur dara un kā viņš to dara.
Bet tu saproti arī, ka tu it kā nevari šo te posmu tagad atstāt, jā? Un tad ir tā, ka tu, es tev tūlīt, kāpēc tu tā nedari? Tādā ziņā, un tev vēl sanāk, ka tu esi, kad štābā tev tas ir, vēl reizi, cik tas viss ir. Un tu saproti, ka ja tas posmiņš tad tagad kaut ko sačakarēs, tad tas viss aizies pa burbuli. Jā, kaut kur mēs esam gājuši palīgā, bet tad mēs atkal pārsvarā tas viss ir ar ūdeņiem, kaut kas saistīts ir bijis. Kas tad mēs atkal tur redzam, ka neiet tad savējo štābu šoferi, jā, tur sūta un kas un kādīgi, jo Vai pierakstam vārdu uzvārdu? Nē, pārunas jau pēc tam ir bijušas, un tā jau nav bijuši pārunas un kaut kādi uzdevumi iemācīties, atkārtot, pamosties, jā, pa nakti, jā, un vēl kaut ko tur visu. Tā kā viss kaut kas ir bijis, bet, tā, nē, tādas lietas, tad īsti nē. Kaut kur faktiski ir tavs plusi, tad tavs ne plus, bet tavs uzdevums. Ja tu to lietu pārzini, tad ātri nočekot, ka tur neiet kaut kas un sūtīt vēl kādu un vēl kaut kādus citus. Jā. Ka tas, ko viņi darīja pa ilgu vai nepareizi, tad jāiedod citam, jo tev nav laika tagad mācīt. Tas tāpat kā tu tagad futbolu spēlē, jā, tu tagad sāksi tiem džekiem panāc malā, es izstāstīšu jums kombināciju, kā jums spēlē. Jā, bija tāds, Ukraiņiem tas Dinamo bija treneris Labanovskis, tāds vecs, jā, tagad. Un viņš, kas redzēja, viņš sēdēja maliņā un nekad neko nestaigāja, kad uz spāņu itāļu nebļaut. Visu, ko vajadzēja izbļaut, es izbļauju treniņā. Tagad ir tikai sēd un skaties. Jā. Jā, tagad ir tā kā jābūt. Tāpēc arī tur kaut ko mācīt, tad ugunsgrēkā, kur cilvēkam ir šitādas acis liels, viņš ir nesaprot, kas notiek, vai uztraucies pats kaut kur. Paņem viņu malā, reku turi šito te un palīdz. Jā, tad aiziet kāds cits to izdara. Tas, kurš saprot, kur tur tā kļūdiņa ir. Jo tur audzināt arī tādā pašā stresā nav nekāda jēga to visu pēc tam nākošā dežūrā vai vakarā veikt, kad tas viss beidzies, jā, viss kaut kur. Tas tā kā tur, tam nav nozīme. Runājot par dienas nodaļu. Sanāk, ko tu tieši teici, ka tur izsaukums pēc izsaukuma un tie ir nevis tur kaķīši un tur cilvēks, jā, tur līdz zēnēm pēdējā automašīnā jāizvēl. Bet tie jau kaut kādi nopietni izsaukumi. Un ar laiku tu jau nepierod, tu jau zini, ko darīt. Viņi tādi, viss tādi vienā setiņā. Ja. Bet varbūt bija kaut kas tāds, kurš tā kā izsit no tās sliedas, tu tāds, jau kaut kas nopietnāks vai nezinu, tas, kas tev palika atmiņā, kur bija visgrūtāk varbūt strādāt. Tā grūti pateikt tev, īsti nē, katros ir vai vienkārši, kur viss ir, jā, faktiski tie izsaukumi ir lielāki izsaukumi, jā, kur mēs runājam tagad numur 3, 4, jā, kaut kas tur, vai ir jau tā kā sakārtots sākumā, jā, un tu atbrauc un vādi turpini, jā, viss kaut ko, vai tev kaut kas jāpārtais, un tur jāsāk vadīt. Ja tas viss sakārtots ir un viss kārtībā, tad atliek tikai to visu turpināt, jā, un tas viss mierīgi aiziet loģisko ceļā, jā, tur, tikai laika jautājums, laika un resursi. Ja jāpārtais, tad ilgāk, sarežģītāk, jā, un kaut kas. Par tādu kaut ko, kas būtu grūts un sarežģīts un palicis atmiņā. Ja mēs paliekam nost, protams, Maksims traģēdija, jā, neko nevar salīdzināt, to noliekam kaut kur blakus plauktā, jā, tad no tiem pārējiem, ir dažādi, tur jau visādi interesanti kaut kas ir bijis, jā. Viens no pirmajiem, jā, Biolārs bija tāds arī, tas saucamies. Tad tie apjomi jau tādā laikā, tu dzēs angāru, metāla angāru, kas ir standartas angārs, kurā iekšā ir fūra ar šņabi, jā, un deg viss un līst un viss ārā, jā, mēs tur toreiz dzēsām Putnielā, un pēc tam uzreiz, no turienes uzreiz pateiks uz Olēdz Biolāru, un tur līdz rītam akā, jā, kad sprāks tie logi ārā, visu porhuroru un vispārējo, jā, tie notikumi tādi bija, un šitā tā nebija tā, ka, ne katru dežūru, jā, bet, tur ik pa laikam, jā, tur... Kā Chicago Fire tanī seriālā, jā? Vienā maiņā 5, numur 5, jā? Tur tas normāli bija, tur, ne 5, numur 5, protams, ka nē, jā, bet, tikai te ir numur 3, jā, māja ar Aigars dzēsa tur Dārzielā, jā, no turienes uz vangažiem, uz benzīntānku, jā, kur jau deg, jā, un pēc tam kaut kur atpakaļ, kad tas viss beidzās, tad ceļām vēl kaut kur iebrauc.
un tad tu kaut kādos 5 no rīta mājās daļā, jā, un tev vēl jāuzzīmē 3 schēmas un 3 uzziņas jāuzraksta, jā. Nu, un tad ir jauki, jā, tad tādā lietā. Jo tas, ka 3 schēmas ar uzziņām, jā, pa nakti ir jāuzzīmē, tas bija stipri normāls variants, jā. Tad ienīktu vispār. Vēl darīja tā ne līdz galam, tā īsti var saprast to liederību tam visam, bet nav jēgas taču nekāda. Nu, es nezinu. Nē, tam varbūt ir jēga, ja pēc tam visi satiekās, tur vada komandieri vēl kaut ko, nu tad, nu. Nē, nu, tiešām tā, ja tad, kā tas domāts, kādam izstāstīt, apmācīt, jā, vai kaut kur, vai jauniešiem, vai kaut ko, bet no tā zīmējam jau, cik tur daudz saprast, jā. Tīpaši tagad, kad var vienkārši ar dronu nobildēt. Nu, ja tev vajag to visu izvietojumu. Nu, viss kaut kāda, jā. Nobildēt, nekas. Tā kā tās schēmas mēs zīmējam. Viens no visvairāk, kas man nav paticis, ir visvairāk ir baidījos Jūrmala. Jūrmalā, ja tur ir tās vietas, kur tik cieši tās mājas sabūvētas, jā. Un tad ir tas brīdis no tā, kad ir vēl ir slikti, un nu jau ir labi, jā. Tur tas brīdis ir jānogaida, jā, tas viņš tā kā uztrauc, jā, un tur Jūrmalā vēl kādu laiku atpakaļ bija diezganštruntīgi ar tiem ūdeņiem vietām, jā. Tagad nezinu, ir laikam sataisījuši kaut ko. Tā kā tā Jūrmala un tās mājas, jā, kas tur ir tie šaurais apbūve, jā, tas man tā nav paticis nekāda, jā, tas man tur bišķiņ tādu bailīgumu, jā, ne bailīgumu, bet satraukumu, jā, bišķi uzreiz. Bet, nu, ar visu tiek galā, viss ir nodzēs, nekas nav palicis degot, jā, un vienmēr ātrāk, mazāk, to ir kādīgi, bet tiek galā ar to visu. Tieši tā, tas viss pārējais. Un cik tu par vietnieku nostrādāji? Tā kā tāds jautājums. Neatceros. 6-7 gadi kaut kur, ja? Ja? Jā. Nu, ja? 13. aizgāja uz dienas drodu, un 18. man liekas, kad es aizgāju par operatīvo dežurantu Čapkins, kad aizgāju projām. Nu, 6-7 gadi. Viss pēc standarta. Bet, nu, tas jau labi ir. Bet runājot par vietnieku, vienkārši atceros to pašu Maksimo. Tas tāds nopietnākais varētu būt. Nu, dzirdot, skatoties, kā tu tur strādā un vadīji, nu, štābā bija, jo nu, tur diezgan, kas bija jādara, to es arī atceros. Jā. Bet nu, tā, bija tāda sajūta, kad mēs tur atbraucām ar to, tur, man liekas, 2. maiņu, mēs tur to busiņu atbraucām. Nu, bija tāds, kāds mierīguma sajūta, kad zini, ka vismaz te visi saproti, ka tur ir kaut kas nekontrolējams, tad jāsaprot, kā tas vispār notiek. Bet saproti, ka nu, šajā zonā te viss ir pēc kontroles. Un kā tev bija tās sajūtas tad? Ir tāda baigā lieta, kad nu, sajūtas, kas man bija, Tādā ziņā tev bija tā, ka, piemēram, gadās, ja kaut kas tāds nopietns, viņš vai nu izsit no sliedes, un tu cīnies ar sevi, nu, tu it kā dari, bet... Nē, man ir otrādāk. Es strādāju, un visu ņemu un skatos, kas ir jābūt, un tas man kaut kā ir palīdzējis tas, kad es vienkārši pārēju uz to darbu, un loģiski tev liekas paši tie nākošie sori uz priekšu izliek, kas tev jādara. Tev šitas jādara, tas un tas, un tad pat tāds par glābšanas darba vadītāju, ja, kad tev ugunsgrēks kaut ko dzēs, kaut kas sarežģītāk. Tad tev vienkārši izdara šito, nākošais solis, un tad, kad tu esi izdarījis, loģiski viss kārtībā. Nu, un te arī tas pats ir. Nu, ļoti daudz, kas bija tāds, teiksim, tas manīm arī pirmo reizi, un tad ir tāds iepriekš nedarīts kaut kādas tur apziņošanas, kaut kādas piesaistes tehnikas, vēl kaut kur sadarbība ar šitiem, ar tiem, ar to, šitos turpu, šurpu, ja, jo kaut ko mazos apmēros jau bija darīts, ja, bet ne tā viss tādā lielā, ja, un tāds... Vienkārši kaut kā noslēdzies un strādāja, ja, un ieslēdz darbu. Ja, vienkārši tā, un tad centies tā kā vairāk nedomāt par to, kas tur tā kā apkārt, ja, bet tu strādā un dara to, kas ir jādara. Nu, tā kā, tur kaut kā aizgāja sevi, kaut kā tā. Tīri jāizpild darbs. Tīri jāizpild darbs, jo jānostrādā līdz rītam un viss, un tas viss ir jāizdara to, ko varēja tur izdarīt, jā, un to, ko mēs varējām, tad pirmā dienā to izdarījām, pārējais jau palika nākošajiem.
Un tā kā, kaut kāds tur satraukums, nesatraukums. Protams, ka satraukums droši vien. Es tik godīgi saku, ja pavisam godīgi sakot, es ļoti, ļoti daudz no tā esmu aizmirsis. Ja kaut kur ir atmiņā nobloķējies, tas viss nost. Tu atceries to sākumu, kaut ko visu, ja tad kaut kādas robas. Tagad īstenībā bišķi vairāk sāk atcerēties. Vienu brīdi bija vispār tas sākums beigas. Kā nebija, jā, sākums beigas, ja tur kaut kas tur pa vidu bišķi tā kā kaut kur tas organisms kaut ko bija bišķi nobloķējis. Ja. Tagad tā ir, ja kāda parunātos par to, kas bija blakus, ja teiksim vairāk, ja, droši vien atcerētos kaut ko, jo visādas tās lietas. Bet, tā. Un, labi, 6-7 gadi, tad operatīvais dežurants. Kas tur tev pamainījās? Nebija garlaicīgāk nekā vietniekam? Nē, laikam teikšu, ka nē, grūtāk. Grūtāk? Jā, grūtāk. Viss tas pats darbs ir grūtāk. Viss tas iet, kas saka, tā informācija, ikdienas darbs, jā, visi tev zvana, visi telefoni, saskaņošana, turpu, šurpu. Tas jā, es domāju, tīri izsaukumos, jo tur es saprotu, ka noteikti bez izsaukumiem tur ir kaut kāds kosmos. Jā, izsaukumos jau ir tieši tas pats. Izsaukumos tev jau ir jāpieņem lēmums, un tu jau būsi atbildīgs par to pašu. Ja operatīvais vietnieks, jā, tur nosacīti konsultē un padod tev ieteikumus, jā, kas un kā tur varētu būt, un kaut ko tev palīdz, tad, gala lēmums, jāpieņem glābšana. Lēmums, jā, bet domāju, tīri, fiziski. Jo, tā, cik es ar to sastapies redzējis no vietniekam, vietnieks, ja ir labs vietnieks un labi darbojās, viņš izdara gandrīz visu, jā, tā, kad sagatavo visu var sadarīt. Jā, tā, kad glābšanas darba operatīvajam dežurantam, teiksim, tur viss tā kā vajag ir izdarīts. Jā, bet grūti pateikt, varbūt. Ja glābšanas darba operatīvais dežurants ugunsgrēkā, teiksim, līdzīgi kā vada komandās, to pašu rīkojumu, saka, visu pat dod. Tad vietnieks, kurš ir štāba priekšnieks, dara pavisam citu projektu. Tas daļā nenotiek. Jā, tādas lietas nav. Līdz ar to tas bija kaut kas jauns. Jā, tas bija savs. Šitas jau vēl tāds redzētāks, jā, kaut kas darīts, jā, tikai citos apmēros. Jā. Es atgriezos atpakaļ pie glābšanas darba vadīšanas. Jā, iedeva man rāciju, varēja zīsli, varēja kaut ko darīt. Jau pateikt, kā tas ir Baltijā kreklā. Jā. Kas mainījās? Tāpatās jau tu aizvietoji un darīji to darbu, jā, tā skumjāk. Nē, es teikšu, tāpat bija forši. Tāpat bija labi, jā, tāpat viss darījās, viss bija ok. Ja varbūt arī tad vairāk jau redzi to situāciju. Tagad jau tu atkal, ja tu skaties, tu jau zini, ko darīs tas aizmugurē, tas štābists, jā, kur tas štāba priekšniekam, kas viņam būtu jāizdara, jo tu pats to esi darījis, jā, kur viņam jāsazinās ar to, tur ar uzņēmumu, ar cilvēkiem, ar policiju, ar kaut kādu satiksmi, ar centrālu, vai kaut ko, kas ir jādara, kur mašīnas, kur ir jāpārkārto, kas ir jāizdara, jā. Tu jau to esi darījis, tagad tu zini, jā, un tagad tu jau skaties ar vienu aci, vai tas notiek vai nenotiek. Ja tas viss notiek, tad turpini stāvēt un skatīties, kā tur puikas dzēš. Ja tas nenotiek, tad ir jāiet kaut kas regulēt. Jā, tad ir visi. Jo būtībā nodzēsīs jau ugunsdzēsēji to visu. Tā jau tikai. Jebkurā gadījumā. Un kā tu domā, jo par šo arī es biju tur domājis, tur runājamies arī ar vairākiem vadiniekiem, tur ar dzēsējiem. Sanāk, tu biji gan vadinieks, vietnieks un operatīvais. Un, kurš bija tas grūtākais posms? Jo, piemēram, tīri izsaukumos tu atbrauc, un kurš ir tas grūtākais posms? Jo man, piemēram, vienmēr liekas, ka vadiniekiem varētu arī būt, kad ir grūtāk. Jo, sanāk, tu atbrauc, tu esi pirmais. Tas ir pats sākums, un tev ir uzreiz kaut kas te tagad jādomā. Un tev var teikt, tev ir tikai tur dzēsēji, tur vietnieks, vēl kaut kas. Un pārsvarā viņi tiek aizsūtīti tur grupās, viņi strādās tur, kad dzēsīs jau vai meklēs cilvēks. Un sanāk, ka tur jau ir, ja mēs runājam par dienas nodaļu,
tu brauc tādu laika aizskavi. Jā. Tu brauc, kamēr tu brauc, tev ir vairāk laika sagatavoties. Un jūs esat 2. Sanāk, kad jūs atbraucat, jūs esat tā kā 2 vada komandieri, kuri dara, var teikt, vienu un to pašu darbu, bet 2 tā. Un par to, kā tu domā, vai tā ir, vai tās... Jā, tieši tāds līdzīgs arī mans viedoklis ir to, ka tādā ziņā tas darba apjoms varbūt tās operatīvi un dažādām vēlāk ierodas lielāks vai vēl kaut kas, jā, tādā tur smagāk, bet viņš jau tā situācija ir kaut kā attīstījusies. Jā. Mēs redzam to virzienu, uz kurienu viņi ir. Cilvēki jau kaut ko dara. Iespējams, ka viss ir izdarīts tā jau, kad ar to visu būs ok. Jā. Iespējams, ka viņi jau dara kaut kur, bet ir kaut kāds viens virziens vai kaut kas nav pamanījis, un tu jau to redzi. Jā. Tev jau tikai jānodrošina, tad ir kaut kāds atsevišķais. Jā. Šī ziņā laikam es nezinu, tas ir pareizi, nepareizi. Es teiktu, ka man kā vada komandierim bija grūtāk tie uzdevumi. Jā. Pieņemt, tur bija tie brīži, kuri tev jānoķer. Pietiks, nepietiks tev resursu, izšķirs ūdens, jā. Un vai tu ar šo te stāvokli, kā tev izdarīs, tu nodzēsīs, nenodzēsīs. Kā tas viss tas aiziet, vai tu viss būs ok, vai tev jāņem, ir jāizsasl cits numurs, jāpaņem palīdzību, vai kaut kur kaut kas tas ir jāizdara tādā pirmajā sekundē. Tas ir ne pirmajā sekundē, bet de facto uzreiz ir jāsaprot. Nē, tu kā tu sabraucot, sapratīs, tev atbrauc, ierodies, paskaties. Ne sekundi, es tā burti saku, tu atbrauc, tev, kā, piemēram, kad tu biji vadnieks, arī tev vajag uzreiz, tādā momentā, kad tu sāc to darbu, tev uzreiz vajag gan visiem pateikt, kur ko daram, kur ko ejam, uz kuru pusi, gan vai tev pietiks resursi, jo tas arī, jo ātrāk tu pieprasīsi resursi, jo arī labāk. Sanāk tāda, ka 3 virzieni, kur tev uzreiz vienā momentā ir jāsaprot, jādomā. Jā. Un tad tev vēl paprasa, vai tev vajag gāzes dienas, ka tu vēl neesi iegājis dzīvoklī. Jā. Tāpēc ir, ka tas ir diezgan drausmīgi izklausās, cik tie jautājumi visādi, jā, ko tev tur vajag, nevajag, ka tu vēl neesi iegājis dzīvoklī, nekur nepasies. Jā, te tas brīdis tev pilnībā piekrīti, jā, šitas moments ir tas, kā lai viņi latviski nosauc, jā, to momentu, šūpols, ja kaut kāds tas šūpojošais brīdis, ja, kad tev ir jāizvērtē, jāpaskatās, un tur to nevienā skolā to neiemācīs. To nekas nebūs. Tas ir tikai tā pieredze, kas tev ir bijis, ko tur redzi, ja, kas tev te ir tagad notiekās, kā tas viss izskatās. Sākot ar to, kādi tev ir cilvēki, ja, līdzi šodien ugunsdzēsēji, kuri ir līdzi, kuri varēs izdarīt, cik vispār tev viņi ir līdzi, ja, kādā mājā tas viss notiek, tas objekts tur, kā tas viss var izplatīties. Un to jau atkal, es saku, tikai ar pieredzi, un tad tu aci, kā tev tas sanāk uzmet, un tad skatās, kas ir. Un tas brīdis, tas izšķirošais, ir bijuši pāris momenti, tādi, kur tā knapi, bet, iekritis īstas nekur neesmu tā, ka kaut kas neizdotos ielēst, bet tās nesapratne, vai tā līdz galam neizpratne, par to, kā tad šobrīd tas viss ir, un vai tas viss tiešām mēs beigsimies pareizi, viss tad kaut kāds pāris reizīts ir bijis, bet viss ir beidzies labi, viss ir pareizi izdarīts, un viss. Tā kā šie momenti ir ļoti tādi grūti. Jā, jo tajā brīdī tu spēj izglābt, aizsargāt un viss kaut kas notikties. Jā. Nokal tur aizbraucot dzēst kaut kādas, kas man ir bijuši kaut kādas lielas kokdāģētavas vai kaut kas, tad viņi deg. Deg. Viņi ir labi, tev galvenais nosargāt blakus kokdāģētavu. Tur jau vairs neko Tur jau, kā tu saki, mēs tur jau strādā jau pāris apakšvienības, kuras, ja ir pareizi izvērtējuši situāciju, to jau dara, tev atliek tikai pakontrolēt, lai viss tas tik darīt un viss. Turpinās tāpat darīt. Jo tādīs lielajos, mazgrēkos jau, tas foršais jau tur nav nekas. Tur vienkārši ļoti daudz kas nodeg. Sadeg viss, aiziet bojā viss, kas tur ir. Tā kā, un izglābt viņos jau tu
var tikai blakus, jā, kaut ko vai kaut kas nebūtu. To pašu jau to diezgan stipri bieži vairs neko neizglābt. Līdz ar to kaut kāds gandarījums sajūta par tādu labi padarītu darbu ir daudz labāk nodzēšot virtuvītē kaut kādu skapīti, jā, kur tur ir viss ok, noticis nekā tur visu nakti lejot. Ar fēriju nedaudz pītīrīt un viss kārtībā. Nekā visu nakti kaut kādu kokzauģē tev lejot, jā, kur tu, it kā, jā, mega, viss liels, jā, bet, labums no tā. Jā, vienalga nodega. Viss nodega. Tā, lai tā noredz, pareizajā laikā ir jāapstājas. Jā. Redz, ka tu pēc operatīvā dežuranta izvēlējies. Jā, laikam man pietika pie tās dežūras un visi tie, tur, godīgi sakot, jā, arī kaut kā tā īsti interese, nebija tādas uguntības vai aizrautības visā tādā lietā, tad pavīdēja tā iespēja uz 5. daļu, savu daļu vakal atpakaļ par daļas komandieri nākt, un es izmantoju, jā, godīgi sakot, šobrīd nenožēloju. Ja, tā kā viss ir ok, kolektīvs super, jā, tā kā strādāju. Un kā pamainījās uz labāko? Es domāju, pat labāko grūtāk, vai, jo atkal tas ir kaut kas jauns. Darbs pats, tu domā? Jā. Pilnīgi savādāk. To nevar salīdzināt. Tur jau tā lieta, ka tur es tev kaut kas pilnībā akalus 180, bet jau uz vēl citiem. Pusi laika ar grafikiem ņemies, jā, visu otru pusi ar grafiku labojumiem, visu izlabot, tur kaut es salabojos tā kā nākošam, tur jau tabelas jāiesniedz, tad tā kā atskaits jāizdara, viss kārtībā, viss dzīve rit no tabelēm līdz atskaitēm, visu, jā, tad tādas parakstīs, tad šitos parakstīs. Jā, man ir bijuši dienas, kad es vispār nenokāpu 8 stundas no datora, 2 ekrāni, jā, un šobrīd liekas arī būs jāiet pēc brīlēm pakaļ, jā, tūlīt tās jau pierakstījos pie doktora, tā kā ir, jā, tā kā tas bišķiņ arī kaut ko ir devis iekšā, bet darbs ir pilnīgi savādāks, un tagad to darbu, ko mums agrāk darīja 2-3 cilvēki, jā, daļā šobrīd dara viens daļas komandieris. To jebkuram var paprasīt. Viņš ir saimniecības pārvaldnieks, viņš ir lietavedis, viņš ir, kā es arī vēl vecākais autovadītājs, jā, un visus grafikus sastāda, jā, un saplānojam nodarbību plāns, visu raksta. Tā kā, protams, ar laiku tagad jau ir laiciņš pagājis, ir jau roka piešauta, jā, tā kā ir savas sagatavas iestrādes, un viņš nav vairs kosmos kā pirmajos mēnešos, jā. Un tā kā decembrī pirmajo reizi aizpagājuši gadu bija jānodot 2 algas tabeles, jā, tad vispār bija šokā, kā to visu izdarīt, visi jādara, bet neko tika galā, viss kārtībā. Tev padodās kaut kas, kad pilnībā jauns, un uzreiz tev pat rako jāiet kaut kas jādara? Nē, man baigi palīdzēja šitie te visi tie datoru darbi. Izrādās, ka laikam man tomēr pat tas arī tā kā pat bišķiņ padodās un arī patīk. Nav nekas slikti, jā, un es te strādāju otru darbu Rīgas satiksmē un arī stipri daudz ar datoru sistēmām, šitām te dokumentu sistēmu un atkal visādām citām lietām, jā. Tā kā dabūju pieredzi, līdz ar to man tagad tāds namējs un kaut kas tur, ja, kas tur sākumā, kā sāk strādāt, uzreiz jau varēja praktiski visā iebraukt iekšā, tikai to sistēmu viņš saprast, kas un kā, viss aiziet, visu varam darīties, un arī tās pašas atskaites jau. Nezinu, kāds teiks, varbūt, ka tas ir kaut kā, es esmu jau vecs vai kā, bet uztaisīt degvielas atskaiti, lai tev cipari sakrīt, tie ir forši. Tam tāds arī maziņš. Tas kā nodzēsts, jā, kaut kas labs, te tagad grafikos viss arī sajūt. Tur man netik labi sanāk kā ar ugunsgrēkiem. Tur man ir atkārtot visu saukumu. Man aizdegāts. Ka grāmatā saka, ka kaut kas ne jāpārtais. Bet galvenais vēl sanāk, tu 5. var teikt, ieņēmi visus amats. Mēs tā, plus mīnus skatāmies, neņemot tur kā agrāk, tur vēl bija tie inspektori. Bet tā, ja mēs tā skatāmies tur ugunsdzēsējs, tur tie vietnieks. Man liekas, kad arī es, kad gāju mācīties par nodaļas komandieri, man teica, ka man jānostrādā 2 gadi minimums. Tad tikai es varu iet mācīties. Tad es tur kaut ko varēju tur... man bija tāds ierobežojums, es nevarēju tur pēc gada uzreiz iet par nodaļnieku. Man teica, nē, tur 2 gadi jānostrādā, tad tu ej tur mācīties, nokārto visu un tālāk. Un man vienmēr, tā kā patika tas, jo tev
kaut vai arī tavu galvu labi strādā, vai nezinu, kaut kas, tomēr vajag to laiku, lai beigās ir tas labs iznākums. Un, piemēram, ko es tagad arī redzu, un es tā domāju, ka tā arī ir, ka tu biji, piemēram, nerunāju par 5, vienkārši ugunsdzēsējs, vietnieks, vadinieks, operatīvais dežurants, operatīva dežuranta vietnieks, un tagad daļas komandieris, ka tu zini to situāciju pilnībā no visām pusēm. Pilnībā. Man liekas, ka tas tev nenormāli palīdz strādāt kā daļas komandierim, jo tu runājot ar dzēsēju, pēc viņa atbilst, tu pilnībā sapratīsi. Jā, jo tu zini no visām pusēm. Kā tas ir? Baigi daudz man te nekādas batons ausīs neiesprādīs, tu nesastāstīs kaut ko. Jā, normāli, tur slāps atbrauc kaut kad, tā nav, jā. Tā kā jā, protams, ka tas palīdz. Tas palīdzēja, ka tu esi ugunsdzēsējs, bija tas palīdzēja, kad vietnieks palīdzēja, ka tu biji vada komandieris un tā tālāk. Jā, un līdz ar to arī tagad jau, palīdz. Es zinu, kā vada komandieri lejā strādā, jā, un kas viņam ir jādara. Jā. Nav tā, ka pēkšņi tu atnāc, apsēdies pie galda un lejā kaut kādu cilvēku staigā un kaut ko dara, un pēc tam tu viņu paprasti, un viņš to sāk stāstīt vēl zinu ko. Zini skaidri un gaiši, kas ir normāli, kas nav normāli, un kādus darbus dara, cik daudz vai cik ilgi vajadzētu darīties, jā, un kādos termiņos kaut kādus uzdotu uzdevumus. Jā, tā kā arī, jā, es teiktu, ka tas viss palīdz, tas ir liederīgi. Un tas tāds normāls ceļš, jā, kā tev. Tu vari ceļot, tagad arī drīz varēs. Būs vieta. Tev jau inženieris ir, viss, vai nav? Ir inženieris. Kur tu man piedāvā? Nekas, kad jau par daļas komandieru varēs palikt. Nē, paldies. Labi. Nē, būs citi cilvēki. Un izsita tu man daļas komandieri. Kā tu domā, salīdzinot, kad tu atnāci uz ugunsdzēsējiem, piemēram, tagad, nerunājot par tehniku, par algām, vēl kaut ko, tā mūsu diagramma, viņa iet uz augšu, tā kā attīstās uz labo pusi, vai tomēr nē? Nerunājot par tehniku, kad tur labāka tehnika, tur es tādu kopistiski pēc sajūtām, kā tu domā, vai... Ja mēs ņemam vērā tehniku? Vispār jā, vai mēs kopistiski, vai mēs ejam pareizo virzienu? Ļoti provokatīvs jautājums. Man pēc atvaļinājuma vēl būs uz darbu jānāk arī. Grūti pateikt. Es brīžam jau liekas, ka tā kā jā, bet tā kā... Varētu ātrākiem soļiem jāiet. Man liekas, ka ar to cilvēku mazināšanu, jā, un visu tas, kas daļās, visu nav, ka mēs paspēram kaut kādu soli atpakaļ. Esam, jā, kaut kur, it kā tas bija, es nezinu, kas tur spiesta lieta, jā, lieta, vai kas tāda bija. Un tagad kaut kā mēs no tā visu mēģinām karpīties ārā un iet uz priekšu, jā, līdz ar to kopēja attīstība. Kā tu teiksi, cilvēki grib nākt strādāt uz ugunsdzēsējiem. Viņi tādi baigi populārie tie ugunsdzēsēji. Man liekas, ka agrāk tu atnāci par ugunsdzēsēju dēļ sporta, dēļ basketbola. Man liekas, ka nav iespējams ar tām. Piemēram, arī tagad tur savos treniņos, kad tu pasaki, ka tu tur ugunsdzēsējs, agrāk bija, forši pastāst kaut ko. Un tagad tā pasaka, ko tu te dari? Kā tu te vispār esi, jo treniņš maksā, tur, piemēram, tik un tik naudas, jā. Kā tad sanāk? Tas tāds bēdīgi, ka tu nevari grūti piesaistīt ir cilvēku, kas nav ar to. Es tagad arī redzu arī tiem jauniešiem, jā, tur gāja stāstīt, jā, un visi, jā, ugunsdzēs, un tur, nevienam tādas acis nedeg, jā, tur baigos jautājums neuzdeva. Līdz ar to, jā, ugunsdzēsējs ir labi profesija, kotējās, bet, kā profesija, jā, ka tas ir labi, ka to dara kāds cits, jā, ir baigi forši, jā, bet tas, kad, tagad šitie te ies strādāt un kaut kur, līdz ar to, mēs tādā finansiālā ziņā, tādā pabērnu lomā esam, jā, tādīs atalgojumos, grūti pateikt. Es prasu, vai viss dienests attīstās, kaut kādas daļas droši vien, jā, kaut kādas daļas ne, kopsumu, man tā grūti pateikt. Es baigi rožaino nākotni neredzu tālāk, jā, līdz ar to visu,
kas tad mums es nezinu, kas man kam jābūt, lai pateikt, ka mums ir viss forši un viss būs, kad stingri zinām, ka viss būs ļoti labi, jā, tālāk uz priekšu. Nu, redzes. Tādā brīdī, kad mašīnas pašas dzēsīs ugunsgrēkus, tad arī viss būs baigi forši. Tad atliks nopirkt tikai mašīnas, noslēgt līgumus un viss. Un viņas pašas aizbrauks un nodzēsīs. Kamēr tam vajadzīgi cilvēki, jā, un kolektīvs, un viņiem apstākļi, un atmosfēra, un atalgojums, un viss tas pats, un apģērbs, un viss, jā. Un ja tas viss, kas viņiem ir vajadzīgs, jā, plus līdz kaut kur klibo, jā, tad, grūti tev pateikt. Es nezinu, kā būs. Gribētos ticēt, ka viss būs ļoti labi, jā, kad dienests ir uz pareizā ceļa. Es tā stingri tā nevaru pateikt. Paldies tev, Mārtiņ. Paldies par visiem. Davai, viss par vienu.